Labi, parunāsim par to, ko mēs nesaprotam. Un tas ir, no kādiem ienākumiem jūs dzīvojat? Tas tāds ļoti nopietns par to, ko jūs nesaprotat. Jā, bet tas ir patiešām ļoti nopietns par to, ko mēs nesaprotam, un tas ir jautājums par jūsu ienākumu atbilstību jūsu dzīvesveidam. Jūs varat iepazīties ar manu valsts amatpersonas ienākumu deklarāciju. Ticiet man, mēs esam to izdarījuši un redzam, ka jūsu ienākumu mēnesī, vismaz pirms šī gada, ir nedaudz vairāk par 2000 eiro. Jums nav uzkrājumu, un tad, ieskatoties jūs un jūsu sievas sociālajos tīklos, mēs redzam jūsu apģērbus un to cenas. Jūs gribat nolistē kurpes, šortus, jaku, rotas lietas. Vai jūs zināt, par ko es runāju? Es nekomentēšu, tāpēc, ka viss, kas ir attiecībā uz manu publisko jomu, ir manā valsts amatpersonas deklarācijā. Tā ir viena lieta. Otra lieta - vērtējumu attiecībā uz manu finansiālo stāvokli un tā atbilstību var sniegt valsts ieņēmuma dienests gan par manu, gan par manu ģimenes locekļu, kuri ir pietiekami nodrošināti. Tā ir otra lieta. Un tas ir maksimums, ko šajā gadījumā es varu jums pateikt. Bet trešā lieta, es varu, ja jūs gribētu novilkt bikses un parādīt jums savas apenes. Es neesmu jums vaicājusi novilkt bikses un parādīt apenes. Es ļoti atvainojos, ja jūs interesē, kā jūs pateicāt, apenes šorti. Nē, tie ir šorti. Tie ir šorti, tās nav apenes. Tie ir šorti, ar kuriem jūs piedalāties sporta pasākumos. Es ļoti atvainojos, bet es jau esmu atbildējis šo jautājumu. Aksnīkungs, jūs neesat atbildējis uz jautājumu pirmkārt. Neviens jums neliek novilkt bikses un parādīt apenes. Jūs esat pietiekami daudz izlicis savos sociālajos tīklos, drēbes, ar kurām jūs staigājat, tāpat kā savas kāzas fotogrāfijas un jūsu sievas rotas lietas. Līdz ar to mēs nerunājam par apenēm, mēs runājam par ienākumiem, no kuriem jūs to visu atļaujaties. Pulksteni, vairāku 10 000 vērtībā, kas jums ir. Jā. Nav vairs? Es ļoti atvainojos. Es esmu atbildējis uz visiem jūsu uzdotiem jautājumiem šajā kontekstā. Ja jūs būsiet pietiekami uzmanīgi un salīdzināsiet bildes, kuras man bijušas kā zvērinātam advokātam vēl laikā, kad es neesmu bijis politikā, tad varbūt jūs tur arī atradīsiet arī to pašu pulksteni, pirms esmu bijis valsts amatpersona. Tā kā tas tāds ļoti īsumā, bet es tiešām neapspriedīšu to, ko jūs pareizi pateicāt, ka jūs nezināt. Bet tāpēc es jums uzdodu jautājumu, no kādiem līdzekļiem, jo valsts amatpersona ģērbjas vai sieva ģērbjas vai pērk dzīvokli 50 000 skaidrā Rīgas ielā, tad ir jautājums, no kurienes rodas nauda, ja jūsu deklarācijā tādas nav? Es esmu atbildējis jau. Lūdzu, palīdziet man, es neesmu sapratusi jūsu atbildi, palīdziet man lūdzu un pasakiet vēlreiz, no kurienes rodas nauda, ja deklarācijā viņas nav? Es jau esmu atbildējis pietiekami gari un plaši, un es saprotu, ka jūs nevarat samierināties ar to, ko jūs nezināt, tāpēc lūdzu skaties oficiālos avotus, un manuprāt, viss ir pietiekami skaidri un saprotami. Tur nav. Paldies! Atvainojiet, jūs teicāt, viens no jūsu ģimenes locekļiem ir pietiekami nodrošināts, lai to atļautos. Par kuru jūs runājat? Es jau atbildēju uz šiem jautājumiem un noteikšu, un es atkārtošos. Jūs to nezināt? To, ka jūs sieva nestrādā? Jūs gribat teikt, ka es to nezinu? Jūs to nezināt, tā ir viena lieta, un tikai un vienīgi šī jūsu niansētā atbildē pasaka, ka jūs absolūti laipojat šobrīd. Tāpēc es esmu ļoti precīzi atbildējis un pateicu visu, ko es gribēju teikt. Labi, es jums vēlreiz pavaicāšu, lai jums neliktos, ka es laipoju. Punkts A. Jūsu ienākuma deklarācijā šādas naudas, kā atrodas uz jūsu drēbēm un rotas lietām un nekustamo īpašumu Rīgas ielā, nav. Otrais. Jūsu sieva nestrādā. Un jūs esat teicis, ka jūs to nodrošināt ar sievas biznesu. Nē, jūs sakāt, jūs to nodrošināt ar sievas biznesu. Es ļoti atvainojos. Sievas biznesā nav tādas peļņas. Nevienā, ne otrā. Es ļoti atvainojos. Jums tā jāatvainojās atbildēšanās. Jums ir precīzi jāapskatās tās atbildes, ko es jums sniedzu.
Viņas jums var patikt, var nepatikt, un noteikti papildināt par šo man nav ko. Rakstniekungs, tas nav jautājums, vai man patīk vai nepatīk jūsu atbildes. Jums vienkārši nav tās atbildes. Jūs sakāt, vids var pārbaudīt, skatieties deklarācijā, es jums neko neatbildēšu. Jums noteikti ir jāmaina darba vieta, un jūs varat tur pietiekami efektīvi stiprināt savas aizdomas. Ceru, ka tas varbūt kaut kur arī rezultēsies ar kādu rezultātu. Kur man jāiet strādāt? Es jau atbildēju uz jūsu jautājumu. Kur man jāiet strādāt? Man jāmaina darba vieta. Es jau atbildēju uz jūsu jautājumu. Man valsts izskatās, ka jūs nenormāli samarzējāties par šo tematu. Es nevēlos apspriest ģimenes locekļus, un tiešām man tas nepatīk. Jā, tik dzeltena intervija. Es atbildēju jau uz jautājumu. Man ir pavaldies, bet tad jums šķiet, ka sabiedrībai nav tiesību zināt? Esmu paudis savu viedokli, un esmu atbildējis uz jautājumu. Jūs neatbildējat. Paldies, nākošais jautājums. Labi, nākošais jautājums pēc iepriekšējā neatbildētā.